Jā, tad šeit rada antimatēriju, jeb šajā gadījumā antiūdeņraža atomus. No kreisās puses tiek ievadīti antiprotoni, viņiem ir ātrums, lai viņus apstādinātu. Šajā vietā tiek pielikts elektriskais lauks, un viņi tiek apstādināti. Savukārt ar magnētiskā lauka palīdzību viņi tiek sakoncentrēti. Lai viņiem noņemtu enerģiju nost un pavisam apstādinātu, te no augšpuses tiek laisti iekšā elektroni. Elektroni sadaroties kopā ar antiprotoniem atņem viņiem enerģiju un tādā veidā izstaro enerģiju un apstādina. Pēc tam ar elektriskā lauka palīdzību elektroni tiek izvadīti ārā, un elektronu vietā tiek ievadīti antielektroni. Viņiem pārklājoties ar antiprotoniem miera stāvoklī, mēs iegūstam antimatēriju miera stāvoklī. Šajā gadījumā, kā es teicu, tas būs antiūdeņraža atomi miera stāvoklī, atšķirībā no iepriekšējiem eksperimentiem, kur viņus vajadzēja kustībā. Sākumā šī iekārta ir pirmā iekārta, kur tika radīti tikai daži antiūdeņraža protoni, antiūdeņraža atomi. Tagad jau ir jauna iekārta, kur to var radīt vairāk, bet līdz eņģeļu un dēmonu līmenim vēl šeit nesanāks. Tur būs jāapgaida pāris miljardi gadu. Paldies!